Jā, mēs šovakar esam piedzīvojuši veselu notikumu ciklu, sākot no sportisti līdz uzlecošai zvaigznei, parasportistiem. Pat esam noskaidrojuši, kurš ir bijis gada lielākais notikums, pārsteidzoši, vai ne? Uzzinājuši, kurš bija tas lielākais notikums, tev to noteikti, vai ne? Bet arī ar to vēl viss nav galā, jo, kā ierasts, mēs esam gatavi godināt cilvēku, kas ir atdevis mūžu sportam. Proti nominācija mūža ieguldījums sportā. Balvu pasniedz Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Keikina. Labvakar, līdzstrādnieki, līdzbiedri, līdzsportotāji. Lai gan es uzkāpu kāpnītēm, bet es sportoju. Jo nav nekāds brīnums, ka šovakar tik bieži mēs pieminam tieši vienu sporta veidu – basketbolu. Jo tas ir viens no populārākajiem sporta veidiem Rīgā – basketbols. Iedomājieties, manā ģimenē mēs 3 māsas visas spēlējām basketbolu. Dažas vēl spēlē šobrīd. Ko es gribēju teikt? Es gribēju teikt vienu lielu lietu. Atsaucoties uz Dinu, Dina teica, ka treneris tas ir aicinājums. Jā, treneris ir aicinājums, un jau pagājušajā gadā man bija līdzīga iespēja pasniegt balvu par mūža ieguldījumu sportā, un es teicu, treneris bieži vien kļūst arī par mūsu paplašinātās ģimenes locekli, kurš reizēm aizstāja vecākus, tad, kad ir nepieciešams atbalsts vai īpašs pamudinājums vai iedrošinājums. Treneris ar lielo burtu ir tas, kurš. Un šeit es atsaukšu atmiņā arī brīnišķīgo notikumu, jeb notikumus pie brīvības pieminekļa, kur mēs esam visi kopā rīdzinieki un Latvijas iedzīvotāji piedzīvojuši to lepnuma un gandarījuma vilni, sagaidot mūsu sporta komandas un sportistus. Atgriežamies ar nozīmīgām uzvarām pasaulē, izjūtot milzīgu lepnumu par savu valsti, par saviem cilvēkiem. Bet aiz visas tā stāv treneris. Treneris, kurš pats ir patriots un kurš ir spogulis savai valstī, jo tie bērni, kas atnāk pie viņa trenēties 1., 2., 3. un 5. gadā, viņi šajā trenerī redz to, ko mēs pēc tam suminam pie brīvības pieminekļa. Viņi uzvelk sporta tērpu Latvijas karoga krāsās un ir gatavi uzlikt uz pleciem Latvijas karogu, tāpēc, ka treneris bija tas, kurš iemācīja lepoties ar valsti, kurā mēs dzīvojam. Un tāpēc 50 gadi sportā, basketbolā, 30 gadi sporta pedagoģijas akadēmijā. VEFA basketbola kluba vārda noturēšana. Tie ir nozīmīgi darbi, kas runā paši par sevi. Un tāpēc man ir liels gods nominācijā par mūža ieguldījumu sportā teikt, ka balvu saņem Jānis Rimbenieks. Lūdzu, vidiet. Mūža ieguldījums Rīgas sportā. Basketbola treneris Jānis Rimbenieks. Basketbola skolas Rīga treneris, Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas docents. Viņš kā treneris strādājis 50 gadus un vairāk nekā 30 gadus darbojies sporta pedagoģijā. Pateicoties Jāņa Rimbenieka idejai, iniciatīvai un neatlaidībai atmodas laikā, tika saglabāts VEFA basketbola klubs. Jānis Rimbenieks, kurš kopā ar kādreizējo sporta skolas direktori Guntu Strazdiņu dibināja Alfrēda Kraukļa piemiņas basketbola turnīru pirms vairāk nekā 30 gadiem, vēl joprojām aktīvi piedalās turnīra organizēšanā.
Rimbenieks ir strādājis gan ar jauniešiem, gan studentiem, un daudzi no viņa audzēkņiem pauduši pateicību. Viņš nav vien treneris, bet arī mentors un audzinātājs ar sirdi. Pateicoties viņa mūža ieguldījumam basketbolā, Rimbenieks saņēmis augstāko atzinību. Viņam pasniegts 3 zvaigžņu ordenis. Šis ir tas brīdis, kad mēs uz skatuves aicinām Jāni Rimbenieku. Ar ovācijām sagaidām mūžs basketbolā. Tūkstošiem puikas, ka viņi trenējušies, un daži ir izauguši līdz NBA un olimpiskajām spēlēm, no kurām pārvestas visaugstākā lauka medaļa. Jārunā. Labvakar. Pirmais, es vēlētos izteikt to, ka vakar Rīgas pašvaldība saņēma 3 zvaigžņu apbalvojumu. Tāpatās es gribu pateikt visiem jums šajā gadā veselību, gribas spēku, mērķtiecību un panākumu paši būs. Un tā kā man tik jauka, skaista balva tiek pasniegta ar tādu nosaukumu, tad man būs jāizkavē jūs ilgāku brīdi. Tad man ir jāizstāsta, kā tas viss ir noticis. Paldies, es gribu pateikt pirmām kārtām savai mammai un papum par manu atrašanos jūsu priekšā. Tāpatās liels paldies māsai Inārai, 3-kārtējai Latvijas PSC čempionei basketbolā, Ārijai, 6-kārtējai Eiropas čempionu kausa ieguvējai, startējot TTT komandā. Jo man basketbolā es esmu no 5 gadu vecuma, kad man abām māsām bija jāiet līdzi uz treniņiem, jāskatās un jāsatiekās ar viņu treneriem Augustu Straubēru un Jūru Cilerāju. Gadi gāja. Paldies maniem skolotājiem, Rīgas 36. vidusskolā, tagadējā Teigas vidusskolā. Pēc tam Latvijas Fiziskās kultūras sporta institūtā. Paldies pasniedzējiem par šo visu gadu iegūtām zināšanām, lai varētu tālāk virzīties. Un no 10 gadu vecuma mana māsa arī aizved pie tikko beigušās savu sporta gaitas TTT komandā Dziders Krāmiševs. Un tad, kad treneris Karnīts pēc gada aicināja viņus atpakaļ uz TTT komandu par savu asistentu, tad gribu pateikt paldies VF53 komandas tālākam trenerim, profesoram Uldim Grāvītim, kurš mūs aizved līdz PSRS junioru godalgotai vietai. Nu un tad nekas cits neatlika, kā iestāties Fizkultūras institūtā, mācīties. Viss šīs zināšanas tika ieliktas
VF sporta skolā, kur jau 54. gads ir iesācies, jo maiņas nosaukumos nav tas svarīgākais, ir svarīgākais nepazaudēt vietu darbā. Tāpatās, bez šaubām, kad ar saviem rezultātiem skolēnu, jauniešu, junioru vecumos un izaudzināt daudz basketbolistu, kuri pieņemsim kopā ar viņiem 6. Es gribu pateikt paldies Maigonim Valmanim, 3-kārtējiem Olimpisko spēļu sudraba medaļas ieguvējiem, kurš tajā laikā vadīja VF meistaru komandu. Viņš man uzaicinājis ar savu asistentu. Bet 6 dalībnieki palika komandā, pēc 2 sezonām es uzrakstīju atlūgumu. Bet tas, lai paliek pie maniem. Un atgriezos atpakaļ VF sporta skolā. Nu, redziet, laiks iet, un tad vajadzēja dibināt Alfrēda Kraukuļa piemiņas turnīru. Nu, šogad tas būs jau 34. Es izturēju līdz 25. turnīram, un tad es sapratu, ka man jānodod stafeti tālākiem dalībniekiem. Un tur es izvēlējos savus audzēkņus, nu es esmu trāpījis 10. Redziet, un starp visiem šiem vairāk kā 1600 audzēkņiem, kas ir bijuši manā apgādībā, man liels paldies jāpasaka savai ģimenei par to, savai sievai Mudītei, meitām Dacei un Gunai, kuras tēti redzēju mājās ļoti reti. Es izrēķināju, ka es esmu 2/3 no dzīves bijis visu laiku uz riteņiem. Un mājās bijis 1/3 daļu. Tā kā, bet cieņas sievai, kas izaudzināja ļoti labas meitas ar augstākām izglītībām un turpina strādāt manā jomā, un otra ir vēl augstāk. Vēl, ko es gribētu pateikt, kad starp šiem 1600 audzēkņiem bija daudzi Latvijas dažādu vecumu izlašu spēlētāji, tā skaitā arī lielās pieaugušās izlases spēlētāji. Man bija gods strādāt kā izlašu trenerim tajā laikā ar pirmo Latvijas NBA spēlētāju. Es atļaušos nesaukt uzvārdus, tad, lai neapvainot pārējos, kurus es nenosaukšu. Ja? Tāpatās, kurš līdz beigām, kad tagad 21. gadā, olimpiskais čempions 3-3 basketbolā. Un to, ka visi basketbolisti, kas trenējās, nebūs augstklases sportisti, tas ir galīgi skaidrs. Tikai vajadzētu pārējiem viņi caur basketbolu sasniedz savā dzīvē. Viena no vadošiem ārstiem savās profesijās. Diriģenti, aktieri, sporta darbinieki, treneri, klubu prezidenti. Es varētu saukt daudz vēl. Un visu cieņu viņiem, kas mēs satiekamies, ka mums ir daudz ko pārunāt un atcerēties. Un beigās es gribētu pateikt, ka es vēlētos savā dzīvē vēl redzēt, kad Rīgā būtu viena Eirolīgas komanda, kurā spēlētu Latvijas izlases spēlētāji, un tad rezultāti būs vēl augstāki kā līdz šim.
Un beigās, tā kā visās nometnēs un visur, kur mēs bijām ar saviem audzēkņiem, viņiem ir galīgi zinām 2 dzejoli. Ļoti labu dzejoli ne tikai basketbolistiem, bet arī visiem sportistiem ir sarakstījis Jānis Rainis. Lai ir grūti, vajag spēt, stipram būt un uzvarēt. Un finišēšu es ar savu dzejoli. Sagrāb bumbu, pagriezies, paskaties, novērtēs situāciju, realizē. Paldies, Jānis! Par šo dzīvi, jā, basketbolā. Sports māc dzīvi, ja tu ir labs treneris. Man ir nojauta, ka kāda daļa dāma grib apskaut. Viņi pirmo reizi satikās basketbola laukumā ar basketbolu bumburokā pēc dažiem gadiem. Pirmā filmēšanas epizode. Pirmā spēle, jā. Es stāvu, un es nereizi mūžā nebiju spēlējis basketbolu, izņemot, protams, šīs filmas sakarā. Un tas sākās, jūs sēdējāt pie tiesneša galda, man it kā jāiet spēlēt, un tajā brīdī Rimbenieka kungs, viņš tā paskatās, viņš tā, Dzidra bija mana pirmā trenere, kurā man kaut palika augstas kājas, es varu iztēloties to spriedzi, kas man bija jāpiedzīvo. Protams, es jums padošu mikrofonu. Šis ir jūsu vakars. Es ļoti atvainojos. Diviem veidiem es neesmu vēl pateicies. Pirmām kārtām es pieminēju Alfrēda Krauka piemiņas turnīru, tad es gribu pateikt vislielāko paldies, kad man izdevās no hokeja un futbola žurnālistikas leģendām pievilināt basketbolam. Un šogad būs 34. reizi, kad Gunārs Jēkabsons ir mūsu komandā. Kā to var darīt? Un otrs, es gribētu pateikt paldies režisoriem, kas pēdējos 10 gadu laikā ir domājuši par basketbolu, par sapņu komandu, par TTT. Nu, ļoti žēl, kad pat nākošās filmas leģenda šodien vairs nav starp mums. Un režisoriem pateikt par to paldies, kad viņi saskatīja mani un uzaicināja līdzdarboties šo filmu darbībā. Liels paldies! Paldies, jā. Esat saņēmis mūža ieguldījumu balvu. Ko tas priekš jums nozīmē? Šāds apbalvojums no Rīgas pilsētas. Redziet, es esmu Rīgā dzimis, Rīgā audzis, Rīgā visu mūžu nodzīvojis. Tas ir pirmais, un Rīgas basketbola skolās es esmu bijis tikai vienā vietā nostrādāju. Šitais man ir 54. gads, un Sporta pedagoģijas akadēmijā ir 32 gadus es nostrādāju. Ko jūs uzskatāt par savu vislielāko ieguldījumu, par ko jūs, ja būtu jānosauc viena lieta, kas būtu tā viena lieta? Redziet, man laimējās ar to, kad starp visi tie 1600 audzēkņi ir man viena komanda. Ja, tie, kuri tik varēja, tie izdarbojās tā un kļuva gan par NBA spēlētāju, gan par Latvijas nacionālo izlašu spēlētājiem, gan par olimpisko čempionu. Tā kā man ir gods runāt par viņiem, par viņu vecākiem. Mums bija ļoti labs trīsstūrs, treneris, audzēkņi un vecāki. Noslēgumā, cik ilgi vēl pats domāju trenēt? Jo, cik es saprotu, jūs vēl aizvien esat aktīvs treneris? Es šī brīdī
vairāk esmu palīgs, izpalīgs, aizvietotājs un padomdevējs. Tā kā man direktors kundze jau teica, kad viņi vēl organizēs dažādas pasākums jaunajiem treneriem, lai es pastāstītu tas, kas ir bijis, kā ir bijis, jo visu jau nevar kopēt, ja? Ja tu māki paņemt no savu pasniedzēju vai skolotāju vai kolēģi kaut mazāko melumiņu, kas ir aiznaga, tad jau tas ir daudz. Tu pats pieliks klāt un tev tas risināsies tie jautājumi uz priekšu. Es varu novēlēt saviem bijušiem studentiem, kuri lielāko daļu ir treneri, lai viņiem veicās, un kad mēs satiekamies, mums ir daudz ko pārunāt. Un tāpatās, ja tagad man jāskatās, ir labākais diriģents, trenējās pie manīm, labāk Rīgas Zeļu kluba prezidents Armands Audzēknis, traukļu turnīru organizators. Tie visi man audzēja. To, lai vērtē sabiedrība. Visbeidzot, 1935. gadā Latvija izcīnīja Eiropas čempionu titulu. Tūliņ būs pēc 9 gadiem 100 gadi, vai līdz šim 2035. Latvijas valsts vienība izcīnīs kādu godalgu Eiropas vai pasaules meistars sacīkstēs. Jūsu prognoze vai vēlējums? Redziet, nepavelt, es savā uzstāšanās aicināju, kad Rīgā jābūt ir Eirolīgas komandai. Tāpēc, ka tad visi izlases spēlētāji būtu uz vietas, izņemot, ja kāds spēlēs NBA, tad viņš piebiedrosies un palīdzēs. Bet tā kā pašlaik notiekās, kad atbrauc uz 4-5 dienām treneris, nevar komandu sagatavot atbildīgām spēlēm. Mazliet palēmējās Banki trenerim kungam ar to, ka tajā brīdī viņi trenējās 3 nedēļas. Ja, bet, lai sagatavotu komandu, tad komandai vajadzētu spēlēt, trenēties, un tad mēs būsim diktētāji, nevis, kad mūs kāds diktēs. Tā kā Vefs vai Rīgas Dinamo, respektīvi, ja? Es jau šī brīdī Rīgā uz šo brīdi Rīgas Zeļi ir vadošie. Uz šo brīdi. Kas beigsies sezonu, to mēs skatīsimies. Paldies jums! Paldies!